Teiciet gaiši Jāņu kūni līgo, līgo, augsta kalna galiņā līgo. Patiesībā Līgo svētkiem Krasmalā ir ļoti sena pieredze, jo, kā mēs papētījām, pirmie fakti par to, ka šeit Daugavas krastā pašā Rīgas centrā notikuši Līgo svētki, ir no 18. gadsimta vidus, bet jau 19. gadsimta beigās un 20. gadsimta sākumā šeit Rīgā pie Rācnama toreizējā notika lielākā Latvijas līgošana ar lielākajiem deju plačiem, ugunskuriem, dziesmām un dejām līdz rītam. Visticamāk ar visu papardes ziedu, alus dzeršanu un visām nepieciešamajām Jāņu lustēm. Un no 2010. gadā šī tradīcija ir atjaunojusies, un šogad jau 6. gadu šeit Rīgas centrā, Daugavas malā, 11. novembra Krasmalā, es varētu teikt ar pilnu godīgumu, notiek Latvijas lielākā zaļumbaulle. Tieši tāpatās kā jau pirms vairāk nekā 100 gadiem. Šeit ir lielākā deju grīda Latvijā, šeit ir lielākās mīlestas sētas Latvijā, šeit ir lielākā līgoša dziesmu dziedāšana, dejošana. Un, ja kādam vajag arī papardes zieda meklēšana līdz rīta gaismai, un nevienu gadu pirms 6:00 no rīta beidzies, te vēl nekas nav. Tā kā aicinām visus uz līgošanu Krasmalām. Un vēl mums ir šogad īpaši Jāņu tēvs. Šogad Jāņu tēva lomu ir uzņēmies maestro Raimonds Pauls, kurš īpaši šiem Jāņiem ir radījis jaunu dziesmu programmu, kā arī parūpējies, lai šajā vakarā izskan visas, pilnīgi visiem zināmās un tautā iemīļotās maestro dziesmas, kas ir saistītas ar jautru dzīvošanu un vasaru. Tā kā šeit ir pārstāvēts diezgan plašs mūziķu spektrs, sākot no solistiem un aktieriem un beidzot ar labākajiem Rīgas koristiem Inta Tatarovska vadībā, tad tas repertuārs arī tika atlasīts tā, lai mēs varētu parādīt to visu plašo, vismaz pieskarties tai visai plašajai daļradē, ko mums ir atstājis maestro Raimonds Pauls. Un kori sākas ar tādu mazdrusciņu tautiskā noskaņā veidot programmu, kuras ir maestro Raimonda Paula oriģināla dziesmas, bet rakstītas ar latviešu tautas dziesmas vārdiem vai arī tuvu tai estētikai. Un tad, protams, būs, kā jau Guntis teica, šis super populāro dziesmu izlase. Un tad ir viena interesanta šķautne, kas šogad ienāk sakarā ar apaļo gadskārtu pieminot mūsu lielo teātra ākstu, ja tā var teikt, Edgaru Liepiņu, jo Raimondam Paulam ar viņu ceļš tik tiešām ir krustojies vairāk kārt, un arī viņa daļradē šis ir tāds diezgan nozīmīgs nospiedums. Un kas man bija interesanti, ka mēs varam šogad parādīt Jāņos kādreiz speciāli veidoto programmu Rīga toreiz un Rīga šodien, kura jau pēc pirmā atskaņojuma tika aizliegta. Un tad šīs dziesmas varēs beidzot vienkopus izskanēt šī vakarā, ko visiem izdziedās, es teiktu, spilgtākie Latvijas teātra aktieri, gan no Dailes, gan no Nacionālā, gan no Liepājas teātra. Un tad mūs sagaida jaunrade, kur maestro ir radījis pilnīgi jaunas dziesmas ar Guntara Rača vārdiem, kur piedalīsies mūsu atkal jauno un talantīgo solistu plejāde. Un savukārt, priekš manis jau tā visatraktīvākā būs jau tā teātra sadaļa, jo es pats esmu teātra cilvēks un, protams, viens no tādiem lielākajām pūra lādēm maestro Raimondam Paulam ir tieši teātra mūzika. Un tur tad skanēs tādas iemīļotākās dziesmas, kurām varēs dziedāt līdz noteikti visi. Es domāju, arī dejot līdzi. Es domāju, visi kopā varēsim lekt zilo karbunkuli un dziedāt Trīs vīri kādreiz bija. Līdz Dzeguškalnam nav tālu. Ja tiem, kam to papardu ziedu tur interesē paskatīties, viņš noteikti zied tur, un tad viņi nāk atpakaļ uz Krastmalu. Un tad arī, neslēpsim, papardu zieds Jāņu naktī Rīgā zied visur. Līgo, augsta kalna galiņā līgo.